Projekta mācāmies būt par savu amata meistariem ietveros, radošās darbnīcas norisinājās izremontētajā amatnieku centrā. Nodarbību galds noklāts ar izejmateriāliem, tā vien gaidīja, kad kāds ķersies pie darba. Arī šoreiz nodarbību vadītājas lomā iejutās Ingrīda Oļipova. Viņa ne tikai specializējas floristikā, bet ir arī aktīva pērļotāja. Iedvesmu pērļošanas darbiem Ingrīda smeļas no interneta resursiem. Ja kāda pērļotā lieta iepatīkas, Ingrīdai tas ir kā izaicinājums to iemācīties un izveidot pašai. Ingrīdai liels prieks par izčaklāko nodarbību apmeklētāju, Anastāsiju Rasu, kas katru reizi uzlādēja citus ar savu nebeidzamo enerģijas lādiņu. Nodarbību laikā tika veidotas brošas ziedu formā, galvenokārt no atlaca lentēm. Ziedu vidu piepildot ar dažāda lieluma un krāsu pērlītēm. Atzinību guva arī pērļotās rokas sprādzes, kuras tika veidotas gan pēc īpašām schēmām, gan paļaujoties uz savu izdomu. Vislielākais atbalsts nodarbību apmeklētājiem bija veidojot auskarus, kur fantāzijai nebija robežu. Tika izveidoti gan lieli, gan mazi, gan apaļi, gan gareni auskaru pāri. Tāpat arī padomājot par drošību uz ielām, kopīgi tika veidotas atstarojošās brošas, kuras ziemas tumšajos vakaros piestiprināt pie virsiekām. Kā atzīst nodarbību apmeklētājas, tas bija neaizmirstams piedzīvojums, kurā gribētu piedalīties atkārtoti.